Raidījums kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Es esmu mācītājs, uzņēmējs un inženieris. Katru savu brīvo brīdi es pavadu šeit. Es cepu maizi. Man tā ir kā darba diena. Kad varu pasniegt asi kafijas, sarunāties, es burtiski atdzīvojos. Esmu Forsaitas apgabala šerifa iecirkņa kapelāns. Mani kā kapelānu neaicina uz dzimšanas dienu ballītēm. Parasti tas ir kas ļoti dramatisks, vairumā gadījumā saistīts ar nāvi. Es to redzu kā iespēju kalpot sabiedrībai, kurā dzīvojam, kalpot policistiem, cilvēkiem, kuri piedzīvo lielu dzīves traģēdiju. Mēs esam apmācīti aprūpēt policistus, kā arī izrādīt rūpes ikvienam cilvēkam viņa dzīves grūtākajās dienās. Es ceru, ka es kā kapelāns varu būt cilvēks, kuram var policisti uzticēties, ka viņi manī ierauga nevis svešinieku, bet gan ģimenes locekli, kuram var uzticēt savas skumjas, kuram var uzticēt jebkuru dzīves notikumu. Tas nozīmē būt pieejamam 24/7. Tas nav darbs, tā ir kalpošana. Kādā svētdienā es saņēmu zvanu no ģimenes, kurai ir vajadzība pēc kapelāna. Ieradies notikuma vietā, atklāja, ka 15-gadīgs puisis ir paveicis pašnāvību. Tā bija hinduistu ģimene, kas neapmeklēja kristiešu baznīcu un pat nezināja, kas ir mācītājs. Bet viņiem bija vajadzība pēc dieva vīra, kurš varētu par viņiem lūgt. Es jūtos tik vājš. Es jautāju Dievam, vai esmu īstais cilvēks šim uzdevumam. Man nākas saskarties ar nopietnām dzīves situācijām, un pēc kaut kā tāda es saprotu, ka esmu savā dzīvē izdarījis ko vērtīgu. Man patīk, ka šeit Beķerejā ar klientiem var veidot personīgas attiecības. Un tieši šeit mācītāja Stenlija kalpošana man kļūst ļoti personīga. Viņš man ir kā mentors, pamācot, kā nodot labo vēsti tiem, kam tā vajadzīga. Gadu gaitā viņā klausoties, viņa balss man dod pārliecību. Kad mana dzīve ir atdota Jēzum Kristum, nav svarīgi, kā tieši kungs Jēzus mani vēlas lietot. Vadot kafejnīcu un gatavojot kafiju, kalpojot ģimenei, kas nu pat zaudējusi vienu no savējiem, vai vienkārši esot kā žēlsirdīgajiem samarietim. Tas viss izplūst no sirds, no mūsu atjaunotā prāta. Prasi Dievam, kā viņš vēlas tevi lietot. Es gribu būt kā trauks, es būšu tavu balss. Lieto manas rokas, lieto manus talantus, manu dzīvi. Turpmāk raidījumā kontakts, vai tu dzīvo ar Dievu? Kad būs pienākušas tavas dzīves beigas, ko tu gribētu, lai par tevi atceras? Tavu laipnību, mīlestību, dāsnumu, zināšanas, tavu gudrību, spējas, talantus, ka tu prati ar citiem atrast kopīgu valodu. Varbūt tevi atcerēsies pēc tava skopuma, lepnuma, naidīgās attieksmes vai negodīguma, kā dusmīgu cilvēku, kurš nevienu nemīlēja. Ko cilvēki teiks par tevi, kad tevis vairs nebūs? Iespējams, tu esi cilvēks, kurš saka, es vispār ceru, ka par mani tad vairs nerunās. Runās gan, varbūt ne daudz, bet noteikti runās. Vai būs kāds, kas teiks,
Es par viņu neko daudz nezinu, bet viņš dzīvoja ar Dievu. Viņa dzīvoja ar Dievu. To es droši varu teikt. Vai ir vēl kādi svētīgāki vārdi, kā dzīvot ar Dievu? Es gribu jautāt, kā cilvēks dzīvo ar Dievu? Kā var zināt, vai tu dzīvo vai nedzīvo ar Dievu? Dzīvot ar Dievu nozīmē, ka Dievs vienmēr ir mūsu domu centrā. Visā, ko mēs darām un sakām, ko domājam par finansēm, attiecībām, plāniem un jebkuru dzīves jomu. Tas ir pats gudrākais veids, kā dzīvot. Atveriet pirmās Mūzes grāmatas 5. nodaļu. Šeit lasām par Enohu, par kuru Bībelē teikts, ka viņš dzīvoja ar Dievu, un tad pēkšņi viņa vairs nebija. Dievs viņu paņēma. Atvērsim 5. nodaļu, 21. pantu. Un tad Enoham bija 65 gadi, kad viņš dzemdināja Metuzālu. Un Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu, un pēc Metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl 300 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Viņa dēls nodzīvoja visilgāko Bībelē minēto dzīvi. Un viss Enoha mūžs bija 365 gadi. Un Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Ja kāds jautātu, vai tu vadi savas gaitas ar Dievu, ko tu atbildētu? Vai tu teiktu, jā, es dzīvoju ar viņu, bet ko tu dari, lai dzīvot ar viņu? Vai tu varētu atbildēt? Es gribu tev dot piemēru, kā uz to atbildēt. Tas būs saraksts, kas ir absolūti nepieciešams, lai dzīvotu ar Dievu, lai vadītu gaitas ar viņu, lai dzīvotu dzīvi, kas iepriecina un pagodina Dievu un dāvā tev iespējami labāko dzīvi. Pirmais, pieņemt kungu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju. Tas ir sākums. Ir jāsaprot, ka nevaru nonākt pie Dieva bez viņa dēla Jēzus Kristus. Viņš saka, neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tu gribi dzīvot ar Dievu, nāc pie Jēzus. Cilvēks, kurš dzīvo labu dzīvi un noraida Jēzu Kristu, ir vai nu nesapraša, vai arī dzīvo grēkā, kurš to ir pavisam apstulbinājis. Tev ir jāpieņem kungs Jēzus Kristus kā savs glābējs. Tas ir ceļš pie Dieva. Pieņemot viņa dēlu, kurš piedod manus grēkus un ļauj man veidot personīgas tuvas attiecības ar viņu, tas ir pirmais solis. Otrs, man jāiemācās viņā klausīties. Ja tu neiemācies lūgt un klausīties Dievā, tu nevarēsi viņam sekot un dzīvot ar viņu. Lūgšana ir absolūti nepieciešama. Laiks, ko pavadām divatā ar viņu, ir ārkārtīgi svarīgs. Kad tu lasi Dieva vārdu, kad runā ar viņu, ieklausies viņā, tas ir tas, ko citādi tu neuzzinātu. Trešais, tev ir viņam jāuzticas. Ja tu viņam neuzticēsies, tu arī nesekosi viņam. Bieži, kad runāju ar kādu, es prasu, vai tu uzticies tam kungam? Jā, uzticos. Bet kā šī uzticība izpaužas? Kļūst skaidrs, ka cilvēks varbūt cer un ilgojas, liek cerības, ka viss nokārtosies, bet viņš nedzīvo ar Dievu. Lai runātu ar Dievu, man viņā ir jāieklausās. Man viņam jāuzticas, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, un viņš darīs līdzenas tavas takas. Paļaujies uz to kungu no visas savas sirds.
Nepaļaujies uz savu gudrību, atzīsti to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Ja gribi sekot viņam, ja gribi dzīvot ar viņu, ja gribi būt par cilvēku, kādu Dievs tev vēlas redzēt, tev nāks izlemt, es viņam uzticēšos. Kāpēc es tik ļoti uzsveru uzticēšanos? Jo reizēm patiesībā bieži Dievs prasīs no mums ko tādu, kas šķiet pavisam nesaprotams, kas kaut kā nesaskan, nešķiet, ka ir īstais laiks, tas nevarētu būt viņš vai viņa, tā nevar vienkārši būt. Un tomēr Dievs saka, tieši to es gribu, lai tu darītu. Viņš nekur nav apsolījis, ka mēs visu sapratīsim. Tomēr es darīšu to, ko viņš saka, saprotu to vai nē. Tāpēc tev nāks izlemt, uzticēsies tu viņam vai nē. Ja grasies dzīvot ar viņu, tev nāks viņam piekrist. Gribu tev pajautāt. Vai kādreiz neesi piekritis Dievam? Jā, mēs visi savā muļķībā, nezināšanā kādreiz neesam bijuši viensprāts ar Dievu. Mums šķiet, ka kaut kādā veidā jau varēsim tikt galā, bet raksti nemāca, ka Dievam būtu mums jāpiekrīt. Raksti māca, ka mums ir jāpiekrīt viņam. Viņš ir tas, kurš ir visu zinošs, visu varošs un visur esošs. Tev ir viņam arī jāpaklausa. Ja grasies dzīvot ar viņu, tev nāks viņam paklausīt, jo viņš prasīs no tevis arī ko tādu, kas tev nepatīk. Vai arī, ko tu pilnībā neizproti. Paklausība viņam ir absolūti nepieciešama. Nepaklausība saka, ka es zinu labāk par viņu. Ja es nepaklausu Dievam, lai arī esmu kunga Jēzus Kristus sekotājs, es zinu labāk par Dievu, un es eju pa citu ceļu. Bet viens solis sāņus var būt nāvējošs. Paklausība ir nepieciešama. Tu jautās, cik daudz paklausības? Kas ir daļēja paklausība? Jā, nepaklausība. Man jādara tas, ko viņš saka, kad viņš saka, un tā, kā viņš to saka. Punkts. Vai paklausība ir tavs dzīvesveids? Pamostoties no rīta, tava apņemšanās ir šodien paklausīt Dievam. Mums ir jādzīvo ar viņu. Jo es viņam uzticos. Un tāpēc, ka es viņam uzticos, es viņam paklausīšu. Ja es viņam neusticos, tad arī nespēju paklausīt. Vai es dzīvoju ar Dievu? Dzīvot nepaklausībā ir bīstami. Un otrādi, ja es dzīvoju ar viņu, tad eju tajā pašā virzienā, kurā iet viņš. Ja es patiesi dzīvoju viņa gribā, pēc viņa prāta, tad paklausu viņam un dodos tajā pašā virzienā. Dieva griba nav vienāda diviem dažādiem cilvēkiem. Viņam tavai dzīvē ir savs ceļš, un mums savā sirdī atliek skaidri zināt. Jā, kungs, es dzīvoju paklausībā tev. Es iešu, lai kur tu gribētu, ka es eju. Darīšu visu, ko tu gribēsi, lai es daru. Kāds varbūt saka, es tiku glābts pirms 40 gadiem. Kāds tam sakars ar šodienu? Mums katru dienu ir jāpieņem lēmums,
vai es sekošu viņam, vai es dzīvošu ar Dievu. Tu teiksi, vai tiešām katru rītu man jāsaka, es sekošu Dievam? Nē, tev vajadzētu katru rītu teikt, paldies Tev, kungs, es sekošu Tev svētā gara spēkā, dzīvošu pēc Tavu prātu, lai ko Tu šodien no manis prasītu. Mums būtu jāmostas padevībā viņam. Mūsos mājos svētais gars, un svētais gars vienmēr vada mūs pieņemt gudrus dievbijīgus lēmumus, jo mēs esam viņa bērni. Mēs dzīvojam viņa garā, mēs staigājam pa viņa ceļu. Ir ceļi, kas šķiet īsāki, ātrāki un lētāki. Ceļi, kas tādi šķiet, nav Dieva ceļi. Ja grasos staigāt pa viņa ceļu, iespējams, man nāksies atvadīties no daudziem cilvēkiem. Nav iespējams saglabāt ciešu draudzību ar pasauli un staigāt pa Dieva ceļiem. Es teicu ar pasauli, nevis cilvēkiem, bet būs cilvēki, kuri gribēs, lai tu viņiem seko. Un ja tev jāseko pasaules ceļiem, tu nespēsi dzīvot ar Dievu. Tu negribēsi viņā klausīties, tu viņu nolieksi, tu attapsies ejam pretējā virzienā. Tāpēc pajautā sev, vai es tiešām dzīvoju ar Dievu, vai arī tikai sev muļķoju. Ja tu dzīvo ar viņu, tev noteikti nāksies iet soli solī. Soli solī ar viņu. Viens ir doties tajā pašā virzienā, bet kā ir ar iešanu līdzās, un šeit daudziem nākas krist. Viņi dodas pareizajā virzienā, bet neiet soli solī ar Dievu. Bieži mēs steidzamies viņam pa priekšu. Tu teiksi, kā es varu zināt, vai eju soli solī ar viņu? Kompas. Lasi Dieva vārdu, un tu zināsi, vai dodies pareizajā ceļā, vai ej soli solī ar Dievu. Ko nozīmē iet soli solī? Tas nozīmē, ka Viņš un tu, jūs esat kopā. Dzīvot dievbijīgu dzīvi, viņa apsolījums palīdzēt nozīmē dzīvot soli solī ar viņu, doties tajā pašā virzienā, dzīvot svētā gara spēkā. Tik daudzi saka, ka ir kristieši, kuri bijuši ticīgi jau gadiem, bet kāpēc Dievs ļauj ar viņiem tā notikt? Es nepārtraukti sarunājos ar cilvēkiem, kas piedzīvo grūtības. Reizēm pa telefonu, reizēm mēs tiekamies, bet parasti sarunas laikā minēts kāds notikums, un cilvēks nesaprot, kāpēc ar viņu tas notiek. Vai tu esi ieklausījies Dievā? Jā, cilvēkiem atbilde ir gatava ātri, es klausos Dievā, bet vai tu ieklausies? Saka āmen. Es varu domāt par viņu, bet tas nenozīmē, ka es viņā ieklausos. Vai viņš man liek palielināt gaitu? Varbūt rīkoties ātrāk? Vai viņš norāda uz kādu konkrētu virzienu? Dievs tik ļoti vēlas to darīt. Viņa laiku nav iespējams uzlabot. Viņš ir visu zinošs. Viņš zina visu par tavu nākotni. Viņš zina visu par tavām iespējām. Viņš zina katru tavu vājību. Viņš zina, kas tev liks izdarīt izvēli nepaklausīt viņam. Dievs redz visu tavu dzīvi. Viņš zina, kas tev ir labākais. Viņš negrib, ka tu aizsteidzies viņam pa priekšu vai iepaliec. Tu vari viņam uzticēties it visā. Ja tu grasies dzīvot ar Dievu, tev ir jāuztic viņam it visā un jāseko viņam. Viņa laiku nav iespējams uzlabot. Paklausi viņam, seko viņam. Katrs solis ir no svara.
Ir vēl viens ļoti svarīgs punkts. Man viņš ir jāmīl. Ja es Dievu nemīlēšu, es viņam nesekošu. Ko tu darīsi, ja viņu mīlēs? Tu gribēsi viņam paklausīt. Ja tu viņu mīli, tu gaidīsi uz viņa laiku. Ja tu viņu mīli, tava sirds būs atvērta viņa sirdī. Staigāt pa viņa ceļiem, soli solī ar viņu, uzticēties viņam, ieklausīties viņā. Tas viss ir daļa no mūsu mīlestības pret viņu. Jā, es viņu mīlu. Es paklausīšu viņam, tāpēc pajautā sev, vai es patiesi dzīvoju ar Dievu? Atbildi nezina neviens cits, tikai tu pats. Man nākas atmest grēku. Tas nozīmē, ka man jāuztur sava sirds tīra visu laiku. Ja parādās kaut kas tāds, kas liek man klupt savās domās vai rīcībā, tad man nekavējoties ar to ir jātiek galā. Tas nenozīmē, ka tu būsi nevainojams. Aizgriezies no grēka, atmet to, jo tas nesaskan ar to, kas mēs esam. Vienā vai otrā veidā grēks vienmēr liek mums klupt. Vai tu dzīvo ar Dievu? Pajautā viņam. Vai ir kāds grēks, kas tev ir tik ļoti pieķēries? Tu varbūt domā, tas jau tāds mazumiņš. Es nevaru būt nevainojams. Ik viens no mums reizēm klūp. Lai kur tu ietu, ceļā trāpīsies kāds akmentiņš, kāda bedre, kur tu vari saļocīties, bet tu turpini iet. Tu nepaliec guļot zemē. Tomēr, ja tu neesi gatavs no tā atteikties, tu nevarēsi dzīvot paklausībā Dievam. Tu pazaudēsi Dieva labākās svētības savai dzīvē. Tu nevari reizē grēkot un būt svēts. Tā nenotiek. Ko tas nozīmē? Svēta dzīve nav nevainojama dzīve, bet gan dzīve, kas ir nodevusies pakļauta visvarenā Dieva nevainojamai gribai. Vai mēs tādi būsim? Nē, bet viņš saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Jānis to rakstīja ticīgajiem. Tad arī mums tas jādara ar grēku. Jāatzīst. Un aizējam no tā. Tāpēc mums nākas sev jautāt, cik liela daļa no tā patiesa ir manā dzīvē? Ja vēlies dzīvot ar Dievu, tad viss ir svarīgs. Kad Dievs sauks tev mājās, ko cilvēki par tevi runās? Varbūt tu esi apdāvināts, varbūt slavens, varbūt esi turīgs, bet vai apkārtējie varēs teikt, ka tu dzīvoji ar Dievu? Ja ievērosi šos vienkāršos soļus, pieņemt Kristu kā savu glābēju, ieklausīties viņā, uzticēties viņam, turēties pie viņa gribas savai dzīvei. Tas viss ir svarīgi, lai dzīvotu paklausībā viņam. Tā ir daļa no Dieva valstības. Es gribu, lai tu pajautā sev, vai es dzīvoju ar Dievu? Kāda ir tava vakari? Vai tu lūdz pirms miega? Kāpēc gan, lai neietu katru vakaru gulēt, sarunājoties ar Dievu?
Tie ir tikai daži mirkļi, lai atskatītos uz aizvadīto dienu un pajautātu, Kungs, vai es šo dienu pavadīju ar tevi? Arī, kad pamosties no rīta, iesāc dienu sekot, Kungs, ļauj man šodien sekot tev, nodzīvot šo dienu ar tevi un kļūt par to, kādu tu vēlies man redzēt. Ja tu nekad neesi uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, tad tu pavisam noteikti nedzīvo ar viņu. Es gribu tevi iedrošināt. Lūdz Dievam piedošanu, ko viņš ir apsolījis tev dot. Ja atzīstam savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisns. Salīdzinies ar Dievu, ne ar saviem darbiem, bet caur to, ko viņš vēlas darīt tevī un caur tevi. Un tad sāc savas gaitas ar Dievu. Cik gan ilgi tu jau esi dzīvojis bez viņa? Iespējams, tu esi viens no tiem, kas saka, man bez viņa ir klājies gana labi. Nē, tā ir viņa žēlastība, mīlestība, kas ļaus tev tikt tik tālu. Viņš varētu sekundes laikā to visu atņemt. Jautājums ir, vai esi gatavs dzīvot ar Dievu? Un tā ir mana lūkšana par tevi. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi par šo vienkāršo pantu, kas saka, Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu, un tad viņa vairs nebija, jo tu viņu paņēmi. Kaut par katru no mums tā varētu teikt, ka mēs dzīvojām ar Dievu. Dari, kas vajadzīgs. Maini, kas jāmaina, lai mēs atkal būtu vienoti ar tevi, nevis ejot tev pa priekšu vai iepakaļ, bet soli solī ar tevi. Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.